Pirms 4 gadiem daudz dzīvokļu mājā, kurā dzīvo Irēna, tika uzsākts apkures sistēmas remonts. Pārmaiņām jau nebūtu nekāda vaina, ja vien rezultātā, kā atzīst Irēna, viņai nebūtu jāmokās ar veselības problēmām. 7. gadā rudenī viņi, pirms jaungada, viņi sagatavoja visu pilnīgi pagrabā, jāsalika visas iekārtas, bet viņas 8. gadā janvārī viņi sāka darbināt šīs iekārtas. No tās dienas arī sākās vibrācija, no tās dienas sākās nemieris, un jau tādā pašā gadā šitien gulēt nevarēja atrasties, bet es nezināju, es goda vārds nezināju, no kā man ir. Es tikai tagad zinu, kas ir. Pēc ilgiem laikiem, kad es tur esmu staigājis un skatījusies, tagad es zinu, kas tur pa lietu ir, bet tādā laikā es nezināju. Irēna dzīvo pirmajā stāvā tieši zem siltumiekārtām, un kā viņa pati stāsta, radīto vibrāciju dēļ naktis esot kļuvušas par dzīviem murgiem un nekas nepalīdzot tikt galā ar šīm šausmām. Parasti visa pieslēgšana notiek naktī. Citreiz no 8, citreiz no 4. Brīvdienās viņi palaida uz visu. Jūs zināt, ka brīvdienās neviens neatbrauks, nekāda pārbaude nebūs. Tā ir. Es gulēju virtuvē uz galda, jo savādāk es nekādīgi man likās, ka es drusiņu uz tā galda, es augu tālāk no tā zemes, bet vienalga vibrācija visam cauri gāja. Tur nav saprotams, ar kādu jaudu viņi darbina tās iekārtas. Saprotiet, ka nav saprotams. Neseno vibrāciju dēļ Irēnai pat nācies izsaukt ātro palīdzību. No 4. uz 5. šausmīga vibrācija. 5-dienīgais izsauks zvanīja ātrai palīdzībai. Es nevarēju, es kritu nost. Jūs saprotiet, es kritu nost, es nevarēju paiet. Es pilnīgi šitā cilvēku nevarēju redzēt pēc tās kratīšanas. Tiekoties ar šīs mājas apsaimniekotāja firmas saimnieks pārstāvu, viņš mums laipni izrāda visas iekārtas un atzīst, ka jau pēc pirmajām sūdzībām esot izdarījuši visu, lai Irēnas kundzei vairs nebūtu jāuztraucās. No pirmajām sūdzībām bija griezti ielikt. Tam šitos iemetinājumu. Trokšņi to noņēmēja. Un viss kārtībā. Motoriņu visu jaunus uzlikām. Nebija vispār, kad šito siltummezglu uzlikām, tad nebija nekāda. Vispār. Citos bišķi lielāki trokšņi, ja? Bet šeit vispār nav. Kā atzīst saimnieka pārstāvs, tad pati aparāta darbība notiek visu caur diennakti, tādēļ nekāda īpaša darba laika nesot, un tāpat Irēnai un citiem kaimiņiem uztraukties par šo iekārtu nevajadzētu. Tā darbojoties lieliski bez jebkādām blakus parādībām. Visu dienu nakti, visu gadu. Nav tā, ka naktīs kaut kas nāk un stāv. Goda vārds. Jūs paši redzējat, ka zem atslēgas taču. 2 atslēgas no turienes un no šeit. Šito cirkulē ūdeni. Cirkulācijas ūdeni. Karstējuma ūdeni. Vairāk nemaz nekāda motora cita nav. Nav. Goda vārds, te visu, ko mēs izdarījām, jūs paši redzat, ka nav nekāda trokšņa. Nav. Siltumiekārta nekādu troksni tiešām neradīja, jo, kā atzina saimnieka pārstāvs, esot izdarīts viss iespējamais, lai Irēnai un visiem iedzīvotājiem nebūtu jāuztraucas par iekārtām savas mājas pagrabā. Oskars Lepers, Sandris Polis, Tautas balss.